kvalifikācijā. Sergejs Kabargins ar 2. numuru, vēl viens Krievijas pārstāvis, tāda ar 3. Henrij Puhmas no Igaunijas. Jānis Lamberts, Latvijas pārstāvis ar 4. numuru, Gvido Elksnis. Lūk, šobrīd tribīnu priekšā ar sarkanu balto mašīnu. Gvido 5. starta numurs. Pēc viņa Maksim Tvartovski no Krievijas ar Nissan Skyline un 7. numurs, kaut gan uz durvīm vieninieks redzams, bet tas par godu viņa vietai Polijas čempionātā. Pavel Trela uz šobrīd labākais poļu braucējs driftā. Vents Pečaks, numur 8, šā brīža iespējams visjautīgākā automašīna Austrumēropas drifta čempionātā, 850 zirgspēku. Tas tajā sinepju krāsā. Jānis Eglīte ar numuru 11, Aleksandrs Siņicins ar 10. numuru 12, Kastutis Aļekna no Lietuvas jau iepriekš redzēs šeit biķerniekos. Ar 13. numuru Jurij Hrebenšikov no Baltkrievijas. Tālāk numuru 15 Maksims Šatilo, vēl viens Baltkrievu braucējs, un ar 16. numuru Dmitrij Nagula, arī Baltkrievu pilots. Ivo Cīrulis ar 19. numuru, kā ierasts Cīrulim atbalstītāji tribīnēs netrūkst, par viņu svilpi daudzi. Dmitrij Iļjuk no Ukrainas, numur 20, Ivanam Kurenbinam, numur 21, Mazda un Krievijas pārstāvis. Ingūns Jakobsons šodien startēs ar 25. numuru, bet Ingemārs Jakobsons ir sagatavojis pavisam interesantu mašīnu, kur jau pēc brīža parādīsies šeit tribīnu priekšā. Šeit viņš ir iekārtojies pašās braucēju rindas beigās, lai saglabātu intrigu. Raiving Graudiņām numur 31, Tonijs Kiper no Igaunijas ar 32. numuru. Numur 34, Elvijām Ķezim ar 36. numuru. Un Nissan S14, Andrejs Piskarevs no Baltkrievijas. Aleksandrs Gavriļčiks no Krievijas, numur 37, viņam 3. vieta 1. Austrumēropas čempionāta posmā Minskā pirms pāris nedēļām. 47. numurs Feliks Pekermans no Krievijas ar numuru 70.